sauc? Rīga? Tad Rīga. Nē, es vietājos, iedomājies. Rīga. Kāda iela? Grestes. Grestes ielā un? Nē, atceros tālāk, vakar pārvācos. Tā arī varam pierakstīt. Es pats zinu, ko man rakstīt. Nā, ko tad tu prasi? Sievā neiedeva naktī. Ir vēlēšanās aizbraukt ar mani uz nodaļu, ko? Ko es jums pateicu tādu? Es to varu norganizēt. Nu, es nešaubos. Roku celšu arī. Nešaubos. Ir vēlēšanās? Nu, īsti nē. Darbiet. Bezdarbnieks. Ienākumu nav, ja? Nu. Personas apgādībā. Nav. Šeit jūsu pārkāpumu varat iepazīties. Šeit paraksts par iepazīšanos, paraksts par protokolu kopiju. Ja protokolam nepiekrītāt, pārsūdzēt valsts policijā Rīgā Gaujas ielā 15. kabinetā 30 dienu laikā. Tas minēts protokolu kopijā 260. pantā. Tā normāli satiksmi traucējumi, ne? Kāds jūs izstāstiet galvenais uzdevums policijai? Es jūs nedzirdu. Jā, nu skaidrs. Skaļāk varat runāt? Kāds jūs policijai galvenais uzdevums? Man atvainojiet, auss sapūst, tas slikti dzird. Slikti, ja? Kāds policijai galvenais uzdevums? Nav satiksmi regulēti, ne? Jūs man tagad eksaminēsiet, kādu man darījāmies? Nē, es tā vienkārši jautājos, vienkārši, nu, nezinu vienkārši. Pazvaniet Zivtiņkungam, viņš visu izstāstīs. Nu, labi. Tas, liekam, ierasta lieta taisīt sastrēgumu šitādā vietā. Labi, pasaki man 30 lati, kāpēc nevis 20? Mēs neesam kopā, ne ganījuši kaut ko, ne arī... Uz jūs, es saucu cilvēkus, ko cienu. Nu labi, tas tā, kāpēc 30 lati nevis 20? Tāpēc, ka administratīvā atbildība paredz tieši 30 lati sodu. Zem šitās zīmes tā kā arī 20 citreiz. Nopērciet administratīvo atbildību, paskatieties. Nekad nav bijis 20 lati, arī iepriekš. Ja jūs nepiekrītat, pārsūdziet 30 dienu laikā Gaujas 15. Plakus uzvārdiņu atšifrējiet parakstu, ka tas ir jūsu paraksts. Ja būs kaut kas nepareizi sarakstīts, uzreiz momentā, ja pat arī tur kļūdiņi kaut kādi būs. Kur nepiekrītu? Kas? Kur nepiekrītu rakstīt? Nu, varat blakus parakstam, bet ja jūs nepiekrītat, pārsūdziet, lūdzu, te ir rakstīts, jā. Jo protokols iet uz arhīvu. Ja jūs pārsūdzat, tad protokola darbība tiek apturēta. Nu, bet kur ir es piekrītu, nepārkrītu, tas tā arī šeit paraksts tikai par to, ka iepazināties un par to, ka saņēmāt protokolu eksemplāru. Ja nepiekrītat, lūdzu rakstiskā veidā, kam nepiekrītat konkrēti, varat ar juristu rakstīt, kādam punktam nepiekrītat vai kam konkrēti tekstā minētam. Ja? Te nav paredzēts. Ja vēlties, var iedot paskaidrojumu blanku, varat rakstīt paskaidrojumu. Protokola eksāmenu saņēmu lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā paziņošanas dienas iesniedzot sūdzību valsts policijā Rīgā Gaujas ielā 15. kabinetā. Lūdzu, ar visām, teikt, tā kā tur krieviski, podrobnostim, ja, kas konkrēti jums nepatīk. Iztulkojat to vārdu? Kā lūdzu? Tiešām man nav aizkritus. Podrob vai kā? Es nesapratu. Podrobnosti. Nu, kā tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Nu, ar konkrēti minot, kuram punktam, kam nepiekrītat, ja, viss, kas jums nepatīk. Ceļu satiksmes noteikumiem, kuram punktam vai protokolā, kam minētajām. Vai ne cēdīta labas algas? Kas? Labas algas? Es nedzirdu. Saku, labas algas ceļu policijā. Nē, labi, ceļu policijā. Nu, nāciet strādāt, ja labas algas. Jā, man mazāk. Es, piemēram, tādu mašīnu nebraucu. Tā, tad šis ir 260 pants pārstāvs. Šis kārtība pievalsts rekvizīt. Un jūs dokumenti. Viss labs. Pizdēts kaut, nezinu, nolas atkrist.